Šī gada pavasaris bija bagāts dažādiem notikumiem finanšu tirgū un ekonomikā. Redzējām gan zemestrīci Japānā, tāpat Portugāla nesen vērsās pēc finanšu palīdzības pie Eiropas Savienības un Starptautiskā valūtas fonda, lai izbēgtu no maksāt nespējas. Tāpat redzējām Eiropas centrālo banku sperot pirmo soli pēc ilga laika procentu likmi paaugstināšanas virzienā, un visbeidzot redzējām būtiskas korekcijas gan eiro-dolāru kursā, gan arī izēvielu cenās. Kā pasaules ekonomika šogad ietekmēs Japānā notikusī zemestrīce, vai Grieķija jau tuvākajā laikā tiks norakstīta daļa no tās parādiem, un kas tuvākajā laikā varētu notikt ar eiro un dolāru procentu likmēm, par šiem jautājumiem pastāstīšu jaunākajā ekonomikas apskata prezentācijā. Latvijā ekonomikas izaugsmes rādītāji pirmajā ceturksnī sarūktināja, vienlaikus cenu kāpums turpinājās, taču neapšaubām pozitīva ziņa bija eksporta apjoma pieaugums, kas martā pirmo reizi pārsniedz pusmiljardu latu. Kāpēc Latvija atpaliek no Igaunijas un Lietuvas ekonomikas izaugsmes rādītāju ziņā? Kas būs tie faktori, kas noteiks izaugsmi nākotnē? Un visbeidzot, vai varam gaidīt tikpat lielu eksporta apjomu arī turpmākajos mēnešos? Arī uz šiem jautājumiem atbildēšu jaunākajā ekonomikas apskatā.